Nu, ko? Sveiki, pirmie latvieši uz mēnesi. Šodien mēs esam nosēdušies ļoti, ļoti, ļoti tālā zemē, bet ļoti saulainā no mums. Hello, LA, baby, Losandželosā kopā ar Elīzu Evaldi. Jeb, Elīsa Demei. Viņa ir mūziķa dziedātāja, šobrīd ir Losandželosā, un mums ir tik daudz jautājumu un tiešām tāds riktīga ziņkārība, kā tev iet, ko tu tur dari, jo īstenībā mēs ar tevi tā nedaudz iepazināmies, manuprāt, kādu gadu atpakaļ, un man liekas, ka tevā dzīvē jau tik daudz, kas ir noticies. Tā ka jā, čau, Elīza, paldies, ka tu esi piekritusi šai sarunai. Jā, nu mēs laikam iepazināmies kāds divus gadus. 2 gadus atpakaļ, jā. Man laiks vispār es nejūtu. Nu jā, tavā vietā šobrīd ir 8 no rīta. Kā tu jūties vispār dzīvojot Losandželosā? Nu, sajūtas ir, es teikšu, pilnīgi savādāks nekā Latvijā, jo viss ir pilnīgi savādāk. Jā. Un jebko, ko tu vari domāties, man liekas, ir tieši pretējais. Jā, tā kā ir forši, ir saulains, nav tas saucamais sezonas drūmums, ko mēs latvieši mēdzam tā izbaudīt. Izbaudīt katru ziemu, jā. Tā kā par to nevar sūdzēties, man vēl joprojām ir, kurš oktobrs šodien 11. un mums vēl joprojām ir 30 grādi, jā, ne? Tā kā, un visu pagājušo nedēļu bija šausmīgi silts un karsts un saulīts un staigfarši. Jā, tā kā, nu, ir gan iespējīgi, ir gan mazliet bailīgi kaut kādā ziņā, ir gan varbūt droši, tad nedroši, tā. Ļoti interesanti, jā, tāpēc, ka man liekas, ka mums tik daudziem valda tā sajūta par Losandželosu, kā, nu, tāda, zini, sapņa zemi, un mēs visi vienmēr esam gribējuši tur pabūt, padzīvoties, bet es domāju, ka tu principā sanāk, jā, tad jau esi 2 gadus Losandželosā. Jā, šis jau ir 3. jau tagad, jā. Okay. Nu tad mūsu klausītājiem varbūt iedodam tādu nedaudz intro, varbūt kāpēc tu uzsāki vispār šo ceļu uz Ameriku, kā tu tur nonāci un kāpēc šāds lēmums, tā kā, nezinu, vai pavisam pamest Latviju vai tikai neliela mirklīti. Jā, kā tu nonāci pie šādas izvēles? Nu, Amerika jau ļoti, ļoti sen bija manos plānos. Jau es nezinu, no kuras pamatskolas klases es jau sapņoju, ka jā, es dzīvošu Amerikā, es dzīvošu Ņujorkā. Un jā, tas pirmais galamērķis vienmēr bija Ņujorka, jo es ļoti, ļoti vēlējos mācīties džēzu, un arī vidusskolā aizgāju mācīties džēzu Rīgas Doma korskolā. Un, nu jā, un pa tiem 4 gadiem es kaut kā sapratu, ka man ļoti patīk džēzs, bet tas nav tas, ko es vēlos vēl vairāk mācīties. Un kā jau mēs visi pa lielam zinām, Latvijā ir ļoti laba mūzikas izglītība, bet augstskolas līmenī viņi beidzās ar to, ka ir klasiskā mūzika un džess, un īsti vairāk neko nevar iegūt. Tagad ir atvēries jaunais Dēls teātra un akadēmijas kurs, kas ir, man liekas, dziedošie aktieri, vai es pat nezinu, kā viņš pareizi saucās. Muzikālais teātrs. Nu jā, kaut kas uz to pusi, bet, nu jā, tur Latvija šajā ziņā attīstas ļoti palēnām. Un tāpēc man bija būtībā 2 izvēles. Vai nu Anglija, vai nu Amerika. Un teikšu, kā ir, man tie lietainē laikapstākļi netik ļoti patīk. Es varu iedomāties. Jā, un lai gan Ņujorka jau arī nav baigi saulaina, bet, nu, vismaz vairāk nekā Londona. Un, nu, tā es domāju, ka jāmeklē skolas Amerikā. Un par cik, tomēr tas džess vairs nebija manā pirmajā topā, tad es meklēju, kurš varētu sākt rakstīt savu mūziku un pilnveidoties varbūt vairāk uz popmūziku, R&B un gospeļu mūzikas, tā teikt, vokālajām prasmēm. Un tad es atradu šo skolu. Un, jā, es nekad pirms tam nebiju bijis Losandželosā. Tā ka es uz labu laimi, izdomāju, pieteikšos, redzēs. Nu jā, tās pirms 2 gadiem. Iepriekšējā vakarā vēl nezinot, kurš palikšu par nakti nākamajā dienā. Es atbraucu ar saviem 2 koferiem, un tas ir smieklīgs stāsts, jo mani pa lielam šeit Losandželosā pirmie cilvēki, kas sagaidīja, bija viena latvieta un Lauris Reiniks. Oh, wow! Jā, jo Lauris Reiniks ļoti bieži paliek pie tās latvietas, un tad
Mēs tur visi kopā padzīvojāmies. Super. Un tu, Laura, Jā. jau varbūt pazini pirms tam, vai tas bija tāds tā kā Īstenībā nē. jūs Īstenībā nē. iepazināties Amerikā? Jā, jo te tiešām ir viena tāda, es pat teiktu, latviešu omīte, kas jauki uzņem tos latviešus, kad viņi brauc. Nu, tā. Un tad kaut kā tā sagadījās. Bet, nu Super. jā, jau 3. gads jau tagad. Jā. Un kas ir tā skola, kur tu mācies? Ko tieši tu tur mācies? Es mācos latviski droši jāsaka Los Angeles mūzikas koledžā, jeb Los Angeles College of Music. Un es mācos nodaļā vocal performance, kas teorētiski ir vienkārši vokālā māksla. Un ļoti bieži daudzi sajauc ar to, ka vokālā māksla ir klasiskā mūzika, jo daudzās skolās vocal performance ir klasiskās mūzikas nodaļa. Taču šeit tā ir vairāk, manā skolā ir, es teiktu, vairāk popmūzika, rockmūzika un vispārējais. Pa lielam to, ko tu gribi attīstīt, to tu vari arī attīstīt. Mums katram, pieņemsim, ir viena privāta stunda nedēļā, vēl papildus visām pārējām stundām, protams, un tajā privāta stundā tur strādā ar to, ko tu gribi, ar to, ko tu tieši gribi tā kā attīstīt. Un, vai tas ir songwriting, vai tas ir vokālā māksla, vai tas ir tehnika, vai tas ir muzikalitāte, jebkas. Jā. Un tu esi vienīgā latviete tur? Jā, es esmu vienīgā no, es pat teiktu, Baltijas valstīm un iespējams arī pat no Skandināvijas arī. No Skandināvijas. Wow. Jā. Tā kā pa lielam, no Ziemeļa Eiropas, jā. Jā, tik daudz tie Ziemeļa Eiropieši nav. Jā, kas īstenībā ir pārsteigums. Man likās, ka vismaz kāds būs vairāk, jā. Bet tad kā, ir tev tie internacionālie studenti arī, vai vairāk viņi ir tā kā vietējie no Amerikas? Nē, mēs īstenībā esam, es pat teiktu, 50/50. Varbūt internacionālajie jau ir tagad bišķiņ vairāk. Tā kā, jā, mums ir ļoti daudz no Eiropas. Vispār ir vairāki, un es teiktu, bet vistuvākie mani draugi ir no Balkānu zemēm. Hello! Es nekad nedomāju, ka mums būs draugi no Balkānu zemēm. Jā, tā kā. Katrā ziņā, man liekas, kad ir tādas situācijas, ka tu nonāc internacionālā sabiedrībā, bieži vien cilvēki sajietas kopā ar to, kas ir tā kā bezmazliet ģeogrāfiski tuvāk nedaudz. Un varbūt tāpēc Balkānu draugi šobrīd ir tuvāk. Tā īstenībā ir, jo mēs jau arī, es jau 3. gadu dzīvoju ar būtībā gandrīz vieniem un tiem pašiem dzīvokļu biedriem. Un arī, jā, mēs visi esam internacionālai, jo mēs kaut kā ar tiem amerikāņiem nesapas. Jā. Un kāda vispār bija tava pirmā pieredze ieejot tajā skolā? Kāda bija pirmā nodarbība? Kā tu jūties? Vai tu biji nervoza? Vai kāda bija tā, ko tu biji iedomājusies? Vai tas tā kā tiešām bija tā, kā tu biji iedomājusies, vai nedaudz savādāk? Pirmā nedēļa mums vispār visiem jaunajiem skolāniem, studentiem, pirmā nedēļa ir tā kā orientēšanās nedēļa, kad ir visādi pasākumi, tad skolotāji pastāsta par to, kā šī skola strādā, kas jādara un tam līdzīgi visu izrāda. Un tad, tie pirmie nedēļā toreiz mēs turējāmies tie kopā, ar ko mēs sākām dzīvot kopā. Kas arī būtībā es tos cilvēkus pazinu 3-4 dienas. Bet, tā mēs visi turējāmies kopā, un es teiktu, ka 1., 2. ceturksnis varbūt man nelikās tik iespaidīgs, un varbūt man nelikās, ka es tik daudz iegūstu, tāpēc, ka man ir bijis ļoti liels, tā teikt, izglītības backgrounds no Latvijas un no domskolas, un tas ir ļoti, ļoti augstā līmenī, un to, man liekas, kurš pabeidz domskolu, to zinu, un tā kā ir pieredzējis arī šo kaut kādu līmeņu, tā teikt, atšķirību, jebkur citur arī Eiropā vai Amerikā vai vienalga kur. Tāpēc pirmie divi tādi ceturkšņi es teiktu, ka bija kaut kas jauns, bet ne tik daudz, un man nācās varbūt iemācīties pacietību vairāk, jo Amerikā ļoti, ļoti daudz studenti atnāk ar vispār nekādām mūzikas teorijas zināšanām. Viņi ir dziedājuši visu mūžu, varbūt viņi superīgi raksta dziesmas, viņi no mūzikas pa lielam no notīm neko nesaprot. Un tad, man pirmā teorijas stunda, un kad man sāk mācīt, uz kuras līnijas ir nots do, man vienkārši saķēra galvu, un es sāku domāt, ko es daru šeit. Bet, Pirmā klase. Apmēram, jā, sagatavošana. Bet, skola bija ļoti pretī nākoša, un es varēju tās teorijas stundas palielu nolikt tos eksāmenus uzreiz un neiet uz viņām un izmantot šos kredītpunktus citām nodarbībām, un tā es arī darīju, un es vienkārši ņēmu citus priekšmetus, ko es tiešām nekad nebiju dzīvē mācījusies, tā kā palielam tagad jau ir sakārtojies viss.
Un jā, un tagad jau man liekas, ka ir vērts. Varbūt ir vērts tā skola, būt arī tajā skolā, bet ir vēl vairāk vērts būt vienkārši šajā vidē. Jā. Jā, to es arī varu iedomāties, un man liekas, tik daudzi, jo daudziem vajag vispār tādu kā iemeslu kaut kur, lai tikai nonāktu, jo, piemēram, bieži vien tu pats vienkārši ne tev varbūt vai finansiāli vai kaut kādu citu iemeslu dēļ, tu vienkārši nevari nonākt tajā vietā, bet tagad ir kaut kāds iemesls, tad tu zini, ka tu ņemsi tā kāda best of it, kas tajā vietā atrodas. Bet, nu jā, un kāda varbūt bija tava pirmā iespēja vispār Losandželosā? Oi, nu, teikšu tā, pirmajā dienās tas pat plaušēniks man izvedāja pa visu kaut kurien. Jā, jo pirmajā vakarā ar visu jetlagu viņš teica, nē, mēs brauksim uz Holivudu tagad. Viņš uzreiz zina, kā tev pārdot, tā kā tās labākās skatas. Nu jā, tā teikt, visas turistiskās vietas, man liekas, ka jau es esmu apskatījusi. Un visas tieši ir kaut kādas vietas, kas tiešām liekas tā kā filmās un wow, un tiešām cilvēki te dzīvo uz urā, bet ir ļoti, ļoti krastas nabadzības un bagātības, tās atšķirības. Jo jā, te ir ļoti daudz turīgu un, nu, tiešām turīgi cilvēki, kas tā kā dzīvo ļoti, ļoti labi. Un tie pašā laikā ir diezgan daudz bezpajumtnieki, tīpaši pēc Covid. Un, nu jā, tāpēc uzreiz tas to visu skatu gan no turistiskās puses, gan tā kā no iedzīvotāja puses bišķiņ tā nomāc, jo tev tomēr ir jāpiedomā, kur tu ej, kur tu varbūt labāk neej. Nu jā, tā kā, bet pa lielam jau, nu, ir skaisti. Ir tā pilsētas vide, ko es tiešām, man ļoti, ļoti patīk, kā jau teicu, New York, un tad ir tā debesskrāpja pilsētas vide, ir arī okeāns blakus, ir, cik nu blakus, viss te ir pa lielam stundas 2 attālumā, bet visiem tas nozīmē blakus. Un, nu jā, tā kā ir gan daba, ir gan pilsēta, ir gan tādā ziņā man ļoti, ļoti tiešām patīk. Nu jā, man liekas, ka gribās vienmēr salīdzināt arī Rīgu, bet tas tā kā nav bišķi tāda neiespējamā misija. Bet es pieņemu, ka, nu tā kā nedaudz ir tas, ka, jo Rīgā jau arī tā, ka tu dzīvo, mums ir jūra blakus, un viss ir tā kā sasniedzams. Un es pieņemu, ka Losandželosā arī ir tas, ka ir taču beach, un ir šitas un tas, bet tikai tie, kas saka, tas... tā platība ir daudz lielāka, kamēr tu nonāc, un ilgums gan jau. Un, jā, interesanti, ka tu pieminēji, protams, bezpajumtniekus un varbūt to nabadzības līmeni, un tas man vienmēr ļoti ir interesējis, tāpēc, ka to es visu laiku dzirdu, visi, kas arī no maniem paziņām vai draugiem ir bijuši Losandželosā, visi kā viens saka, jā, ka to ļoti var redzēt. Un tad ir tas, tā kā liekas, kā vispār tas ir iespējams, jo liekas, zin kā, es jau varu tur ik pa laikam Kardashianas paskatos un tā, un zin kā, tur viss nofilmēs tik skaisti un brauc pa tām smukajām ielām, un liekas, kā tās slavenības tur dzīvo, ja viņas visu laiku ir tā kā surroundingotas ar nabadzību, vai viņām pašām pat nav kauns redzēt to, ka Losandželos ir tādā, tā kā, nu, ka ir tik daudz liela daļa ar nabadzību. Cilvēki, nu, nabadzīgi cilvēki, jo liekas, ka jau tik daudz bagāta cilvēku, kā var tā kā nepalīdzēt, ja ir tik liels līmenis tajā pilsētā. Kāds ir skatījums uz to? Nu, televīzijas šovos viņi māk uztaisīt šo vietu burvīgu un skaistu, un es vēl joprojām tagad ir tik daudz tie nekustamo īpašumu, visādi TV šovi iznākuši, ka paskaties, un tev tāds, wow, un šis atrodas 10 minūtes no manas mājas. Un tad saproti, kā un kur, bet nu jā, tās atšķirības ir diezgan lielas, un pa lielam, iespējams, ja tev ir, nu, man vēl nav mašīnas, un tas, ja tev Ņujorkā vispār nevajag mašīnu, jo tur arī biznesa cilvēki, tiešām, pa lielam ļoti daudzi pārvietojas ar metro, jo tas ir ātrākais vietas, kā pārvietoties, un jā, protams, tur arī ir bezpajumtnieki un tā, bet tomēr tiešām liels procents, es negribu teikt normāli cilvēki, bet tiešām, nu, arī strādājoši cilvēki, jā, iet uz darbu un lieto to metro, tad šeit būtībā visiem ir mašīnas. Protams, mums kā internacionāliem studentiem, tu atbraukuši ar 2 koferiem uz šejieni, protams, ka tev, nu, nevar būt uz visu, protams, tās ir arī finanses un, protams, ka salīdzinot ar Latvijas algām un finansēm, ko tu iztērē šeit, tas nav tik ātri iegūstams. Tāpēc, nu jā, pēdējos 2 gadus es esmu izmantojis metro.
Un ar metro tu ļoti, ļoti, ļoti pamani to visu Nu, jā. jūtniecību un visus tos, tā teikt, sliktākos skatus. Un, nu jā, es pieļauju vienkārši, ka, ja tev ir mašīna, ja tu dzīvo labā rajonā, un tu vienkārši brauc no vienas vietas uz otru, tu pat lielam pat nesaskaries ar to vispār ikdienā. Jā. Jā, traki. Es pieņemu, ka arī man, kā personīgi, es domāju dažreiz, ka tas lielākās bailes varbūt par Ameriku ir tā ieroču, kas saka, visiem ir ieroči, un es nezinu, vai tev arī ir bijušas kaut kādas situācijas, ka tu redzi, ka cilvēki vienkārši ir ieročiem staigā un, nezinu, mērķē viens uz otru vai kaut kas tāds, kā vispār ir tur, tā kā... Ne, ar ieročiem es neesmu nevienu redzējis, kas mērķē un staigā, bet labi. ir bijusi situācija, ka, piemēram, es stāvu uz perona un man no otras puses kaut kāds vīrietis vienkārši bļauj virsū kaut ko lamājās uz mani ne par ko. Un, protams, ka pirmā doma ir uzreiz, un jā, nu viņam ir ierocis, jo šeit jau visiem ir. Nu jā, un tad toreiz tiešām gāju es stabu. Vienkārši centos vispār nedzirdēt. Bet, nu jā. Bet, tu biji viena pati tajā stacijā? Jā. Nu jā, pēc tam vēl kāds atnāca, bet, nu jā, tie cilvēki vienkārši bļaustās skaļi un nu, tiešām nav. Šķukušie tādi, vai ne? Nu, jā. Un, nu, vienīgais, kas ir, mums bija tieši janvārī, laikam bija ķīniešu jaunais gads, un mums, sanāk, blakus pilsētā no skolas ir ļoti, ļoti liela tā ķīniešu komūna. Un tad, nu, tur bija kaut kāda apšauda notikusi, un tā kā tas arī likās, pat Google mapos bija tā kā iezīmēts oficiāli, ka tur ir tā kā apšauda, un tas tā pirmoreiz likās, wow, ok, mēs esam tuvu šīm lietām. Jā. Un arī, ka tu parunā ar, nu, saviem skolas biedriem, tad, ja mums lielākais tāds pārbaudas skolā bija ugunsdzēsības, ka tur viss izdzen ārā pagalmā, jā, tad viņiem katru reizi, ejot klasē, viņi domā par to, kurš slēptos. Ja tā kā, ja kāds nāk šaut. Viņi ir apmācīti tādā, un tas, man liekas, ir tiešām reāli, ka tev kā skolniekam vai studentam tev vienkārši jādomā par to, ka, ja nu kāds šauj. Nu jā, tā kā. Jā, nu tas noteikti ir tāds, kā saka, milzīgs mīnus salīdzinot mūsu sabiedrību ar amerikāņu. Bet, nu jā, bet vispār tā kā mācoties skolā, mūziku, es noteikti arī izejot caur taviem Instagramam, un jau pirms tam es pamanīju, ka tu kā mūziķi jau strādā pie saviem singliem, pieņem varbūt kādu albumu jau tur veido vai kaut kā tā. Kā tas viss radās, vai tas ir tā kā skolas rezultātā, vai tu pati veido, un varbūt kādi ir tā kā tie tavi kā mūziķis mērķi? Pa lielam, nu mana mūzika man jau vienmēr bijis lielākais mērķis, un manuprāt, jebkuram dziedātājiem vai mūziķim, kas ir tieši šādā nozarē un šajā tieši žanrā, pa lielam nav citu iespēju, tev ir tiešām jāraksta savu mūziku. Un, nu jā, tā kā tas jau manos mērķos bija ļoti ilgi, bet tā saņemšanās uz to pirmo dziesmu, jo liekas, ka viss no tevis gaida kaut ko lielu un īpašu un foršu, un tad tu visu laiku tā kā sevi bišķiņ noniecini, jo es tiešām arī kā perfekcionists, man vienmēr nekas nav pietiekami labi šajā ziņā. Ko es daru? Ko citi dara, man ļoti patīk, bet protams, jā. Ko es daru, tas viss metams miskatē. Bet, nu jā, un tad šogad beidzot izdevu savu pirmo singlu. To gan visu beigās ierakstīju Latvijā, uzfilmēju video Latvijā, jo... Arī mūziku ierakstīju Latvijā? Jā. Aha. Jā. Pa lielam, nu, dziesmas rakstīju šeit. Tas kaut kādā ziņā bija skolas ietvaros, bet nu, es cenšos pārsvarā rakstīt pati, nevis skolas uzdevumiem kaut ko, jo tā kaut kā ierobežo tevi tomēr. Bet, nu jā, un tā dziesma man muļājās kādu gadu. Tad man bija tāds, labi, beidzot jāizdod. It's time! Jā, un pagājušajā vasarā arī man nebija brīvlaiks, jo pēc pirmā kursa šajā skolā mēs paliekam mācīties arī vasarā. Un ja mums ir ceturkšķu sistēma, var sakot, un tad sanāk, un bišķi savādāk nekā citām skolām, un tad sanāk vienkārši, ka vasara bija vēl viens ceturkšķis. Un sanāk, ka šī vasara bija beidzot pirmais mans tāds brīvlaiks, kad tiešām varēja atbraukt mājās uz ilgāku laiku. Es arī tiešām biju Latvijā uz 2,5 mēnešiem, un tad beidzot bija laiks savākt visus savus draugus kopā un izveidot šo projektu. Nu jā, un tomēr Latvijā jau bija zināmi tie kontakti, bija zināms, kam uzticēties. Un, nu jā, tā kā
šis process viss notika Latvijā, un tas bija ļoti, ļoti satraucoši, bet ļoti, ļoti interesanti. Un, jā, tagad, kad pirmais tas solis ir izdarīts, tad man liekas, tagad būs vieglāk kaut kā to nākamo izdarīt. Un, nu jā, nu, jāraksta vienkārši daudz mūzikas, un tad labākā jārāda visiem pārējiem. Tieši tā. Un, ja nemaldos, dziesmas nosaukums bija It's Okay. Is it okay? Is it okay, jā. Un, nu, varbūt tu tā kā nedaudz arī pastāstīt, kā māksliniecei, ko tev šī dziesma nozīmē, tā kā, kāpēc tieši šāda dziesma un kāpēc tu sarakstīji, jo viņa izklausās tāda, nu, melanholiska un tāda soulful, un tad man tā kā jautājums, vai tas ir, tev radās dzīvojot Amerikā, vai tā kā domas bija par Latviju, vai, nu, tā kā, kas tur vairāk ir iekšā? Tā dziesma vispār, es teiktu, ka nav mans stāsts, ir mana drauga stāsts, viena no mana drauga stāsts, jā. Jā, man viens ļoti, ļoti tuvs draugs gāja cauri, tā teikt, šķiršanās sāpēm vienā periodā, un toreiz bija nakts, un Latvijā viss gulēja, un viņš man rakstīja, hei, vai tu esi augšā? Un tad, protams, ka es biju augšā, jo ar 10 stundu atšķirība. Šī bija reize, kad beidzot tā 10 stundu atšķirība beidzot nostrādāja par labu. Ideāli, jā. Jā, un viņš man piezvanīja, mēs izrunājāmies, un pēc vairākām nedēļām man skolā tieši bija uzdevums rakstīt dziesmu trešās personas. Trešajā personā, jā. Tad es domāju, kāpēc gan neizmantot šo stāstu. Un tā arī bija. Es izmantoju šo stāstu, un jā, tā kaut kā sanāca. Un ko šis pats draugs par šo dziesmu saka? Vai viņš vispār ir informēts, ka tu esi sarakstījis dziesmu? Viņš ir informēts, viņš dzirdēja gan pirmo demo, gan pēdējo demo, gan atnāca uz manu video prezentācijas koncertu Latvijā, gan, jā, un tā kā viņš bija ļoti, ļoti priecīgs un saviļņots, un tas man tik ļoti likās sirsnīgi, un jā, es biju ļoti pateicīga. Un es viņam teicu, zvanu vēl, varbūt šoreiz ar kaut ko labu. Jā, iedvesmo mani vēl. Jā, es zvanu vēl. Man jāraksta nākamā dziesma tagad. Jā, tieši tā. Un videoklipa tapšanas process, kur tu tieši viņu filmēji, un cik ilgā laikā tu viņu uzfilmēji? Kādas tev vispār sajūtas par to filmēšanas procesu? Filmēšana bija 1 diena. Mums bija 2 lokācijas. Mums bija, es noierēju Airbnb, un otra lokācija bija Amorāla Level Up telpas. Jā, man izpalīdzēja un riktīgi atbalstīja un forši. Viss tur bija ļoti skaisti. Es varu iedomāties Amorāla, hello! Jā, un labākais fakts bija tas, ka es pat nepaskatījos, kur tas Airbnb atrodas pa lielam. Nu, es zināju, ka centrā, bet es nepaskatījos tieši ielu, jo man tas pa lielam nebija svarīgi. Galvenais bija kāds dzīvoklis izskatās. Jā. Un beigās izrādījās, ka tās abas lokācijas bija kvartāla attālumā, kas bija vienkārši izcili. Perfekti, jā. No vienas vienkārši var aiziet līdz otrai, easy peasy. Tā arī bija, pārbraukt ar mašīnu, ar visu tehniku, bet jā. Nu jā, un man bija komanda, man bija filmētājs, gaismotājs, režisore un producente, un jā, tā kā, un bija horeogrāfi, kas ir latvieti, bet viņi dzīvo arī šeit pat netālu stundas attālumā. Es nezinu, vai tas laikam vēl skaitās Los Angeles apgabals. Varbūt arī ne, varbūt Orange County, bet jā. Var sakot, mēs ar viņu iepazināmies šeit. Viņa ir te apprecējusies ar amerikāni, un jā, viņa ir horeogrāfe, un tad viņa man palīdzēja ar to horeogrāfisko daļu tur bišķiņu, jo viņa bija tieši Latvijā. Man likās riktīgi forši, ka tā kā latvieši, bet viņi tomēr ir no šejienes. Jā, kaut kur citur, jā. Nu jā. Un man bija tērpu dizaineri, kas man palīdzēja ar kleitu, un jā, tā kā bija vesela komanda, kas man likās tik ļoti, ļoti tiešām interesanti. Porši, jā, man liekas, tas jau katrs mūziķis un mākslinieces sapnis, un kad tu izdari to pirmo tādu soli, tas, man liekas, vispār tie paceļ kaut kādā jaunā tādā līmenī un vēl vairāk iedrošina darīt tā kā vairāk. Jā. Protams, ka bija kaut kādas bailes, un tiešām tā video producenta, viņa man vairāk šeit teica, tu pasties, vai tev mani vispār tur vajag, un tā. Es saku, nē, tev ir jābūt, jo man vajag kādu, ko es tā kā vēl tuvāk pazīstu, jo man vajag kādu tur vienkārši. Vajag kādu plecu, jā. Jā. Nu jā, tādā ziņā tas pirmais bija tāds, kad sāka rasties ideja par to videoklipu, bija tāds, no kurienes lai sāku zvanīt video filmētājiem, meklēt režisoru, domāt kaut ko pašai. Es vispār nezinu, kā šis process notiek. Jā. Bet, nu jā, un es tiešām uzrakstīju viņu tam filmētājiem, un viņš teica,
davai, daram šitā, saliec kaut kādas references, sataisīja, varbūt, tā video producenta man arī pateica, varbūt uzliec savu dziesmu uz citiem videoklipiem, ne, bet otrādi cits videoklips uzliec uz savas dziesmas, lai tu saprastu aptuveni, kā tas izskatās. Un tā kā, vai tev patīk tās idejas, un vai tas aiziet kopā, un tā. Un tā es arī izdarīju, un tad filmētājs man palīdzēja atrast režisori, ko viņš jau ir strādājis kopā, un tad tā komanda kaut kā uzbūvējās. Un tajā dienā tiešām, lai arī es dažus no tiem cilvēkiem to režisoru iepazinu tā kā, 3 nedēļas pirms tam varbūt, tad kaut kā ļoti mums bija ļoti liels Connections, jā. Un tiešām bija jautri, bija forši, bija tā kā, bija smieklīgas vietas, un tad, mēs tur pa vidam, kamēr nefilmē, tur jokojās kaut ko. Tas ir tik forši un svarīgi, ka tev esi apkārt ap cilvēkiem, kur tu jūties kā savējā, un jūs varat pajokot un būt vienā līmenī. Jā, tiešām bija arī tas, ka es sajūtos droši, ka es varu teikt, ka vai šis man patīk, vai šis man nepatīk, ka tā kā man nav jābaidās, nē, kāpēc, kāds tur neapvainojās, nē. Tā kā man visi cilvēki komandā teica, nē, tev šitais nepatīk, neliksim, tā kā saliksim labākos kadrus, protams, un tā. Un tad tas arī tomēr dod kaut kādu drošības sajūtu, jo man ļoti nepatīk pateikt. Es nemāku pateikt nē, un es nemāku pateikt bieži vien. Tipiskā sieviešu problēma. Lielākā daļa mēs nezinām, kā pateikt nē. Jā, un tad bieži man ir tāds, ka es zinu, kā es gribētu, bet man bail pateikt, ka cilvēks neapvainojas. Un es pat teiktu, ka man tas ir iestājies. Man kādreiz tā tikpat ļoti nebija, bet man šeit tieši Amerikā tas bišķiņi ir iestājies, jo šeit visi tevi muļā un man besi jārā. Bet, bet tomēr tajā vidē es jūtos ļoti droši. Es varēju teikt, nē, vai šitais man netika īpaši, un tad izmainam un tā. Malači. Videoklips ir ļoti skaists, un es arī ielikšu lejā, lai visi pārējie noskatās. Tev jau varbūt ir kaut kādas perspektīvas kaut kādam jaunajam projektam, vai vienkārši šobrīd ir tāds vairāk mākslinieces ceļš, tu mācies un vienkārši pa ceļam kaut ko arī tā kā raksti? Šobrīd, kā jau zināms, visi šie videoklipi un visas tās dziesmas, kā solo māksliniekam, tas sanāk ļoti, ļoti dārgi. Tomēr tas paņem budžetu, un es tiešām esmu cilvēks, kas tiešām grib to profesionāli darīt. Varbūt kādu dziesmu varētu arī izdot bez videoklipa, bet man gribās, ja es izdodu to dziesmu, tad tiešām viss ir noformēts, par visu ir padomāts, viss ir forši. Jo es tagad tieši sastopos ar to, ka man daudz klases biedri vienkārši izdod dziesmas tā kā viena pēc otras. Viena pēc otras, tā, kas no vienas puses arī ir laba stratēģija, jo tev ir tas materiāls, tev vienkārši ir. Bet man kaut kā priekš manis tas neliekas pareizi, un es tiešām gribu visu tā profesionāls, ka, visu, lai līdz galam ir izdarīts. Ka es pastītos pēc 5 gadiem, un man tiešām būtu tāds, es izdarīju tajā brīdī, ko es varēju labāk. Tā kā, šobrīd, protams, ir doma. Es cenšos rakstīt, cik es daudz varu, un doma ir, ka vajadzētu droši vien kaut kad atkal uz jaunā gada sākumu vai kaut kad. Es drīzāk tā, ka būšu Latvijā, tad ierakstīju. Jā, un tu, kad sāc rakstīt dziesmas, tu raksti, sāc ar melodiju vai ar vārdiem? Kā kur reizi. Pilnīgi kā kur reizi, jā. Dažreiz atnāk kādi vārdi, dažreiz nemeloši ar vārdiem man iet daudz grūtāk nekā ar mūzikas daļu. Tā kā es noteikti kaut kad gribētu sadarboties ar kādu tieši, dzejnieku vai kādu, kas tiešām padodās vārdu labāk, jo man liekas, tad varētu tas tā darba gaita iet ātrāk un foršāk un tā. Un tā kā. Jūs pieņemat, ka tev arī varbūt, tomēr dziesmas raksta angļu valodā, bet varbūt dabīgi, tā kā prāts tomēr saka daudz vārdus latviešu valodā. Pa lielam īstenībā šobrīd jau prāts, man liekas, jau šeit jau domā. Sākumā tiešām bija tā, ka domā latviski un tu saki angliski, bet tagad jau, ka tu esi tajā vidē visu laiku un man pa lielam, man ir te pazīstami latvieši un tā, un tagad ir 2 cilvēki, ar kuriem es vairāk satiekos, bet pirmo gadu man pa lielam nebija neviens latvietis, ar ko es tā regulāri satikos, un tad būdams tajā vidē un tu runā tikai angliski un visur apkārt tikai angļu valoda, tad tu vienkārši sāc domāt angliski, manuprāt. Tā kā. Jā, man vienkārši ir tas, tas, ka rakstot dziesmu,
es zinu, ko es vēlos pateikt, bet es vienkārši man vienmēr tāda doma, ka es pieļauju, ka ir labāks veids, kā šo pateikt angliski, kas tā kā izklausīsies pieaugušāk, nevis tā ļoti banāli, vai ne? Jā. Tāpēc, bet es arī konsultējos ar klases biedriem, kuriem tomēr vairāk padodas tā vārdu rakstīšana, tas man liekas tā. Jā. Tas gan ir forši, ka skolā tiešām pa lielam visi ir atsaucīgi, visi tev ir gatavi viens ar otru sadarboties, palīdzēt un tā. Nav konkurence, nav tā kā šajās amerikāņu filmās Mean Girls, tur kaut ko vienu otru iespiež. Nav Mean Girls, ir jau kaut kāds, Losandželosā vispār tas, kā to pateikt, tas viss ir pa lielam ļoti daudz cilvēku fake. Un, var iedomāties, jā. Viņi jau smaida sejā un tad pasaka aiz muguras vienkārši kaut ko stulbu. Bet nē, es cenšos vispār tajā neiesaistīties, dzīvot pat pa sevi. Jā. Un tiešām kontaktēties ar cilvēkiem, kam mēs viens otram varam kaut ko dot. Jo, tas man liekas svarīgi, ja tu visu laiku dod tam otram cilvēkam, bet viņš tev pa lielu neko pretī nedod, tad es nezinu. Tad, man liekas, no tā īsti nav jēgas. Protams, jā, to tik ļoti, man liekas, ātri var sajust. Nezinu, varbūt mēs arī kā latvieši tādi tomēr cīkstīgāki cilvēki, tad, man liekas, arī esmu dzīvojot Anglijā arī piefiksējusi. Bieži vien ir tik daudz, satiecies, it kā liekas smēdīgi forši cilvēki, bet tu kaut kā sarunājies ar šiem cilvēkiem un tu nejūti, ka viņi grib kaut ko arī dot tev. Viss ir tāds dīts to informāciju ārā no teviem, tāds, kas tagad ir notiek. Un es pieņemu, ka Amerikā tur vispār tas ir citā līmenī. Tas sevišķi Losandželosā, kur, man liekas, viss ar saviem broken sapņiem vienkārši iet iekšā. Jā, tas gan, jā. Un visiem te tas dzīves stils tāds, tā jau smējās, ka ēd visus organic food un smoothies dzer un healthy lifestyle un Tas tā kā, jā, tā, tas ir reāli. Jā, vienu dienu tu esi healthy lifestyle, un tad nākamajā dienā tu dari sūdu visu dienu. Jā, burgerīša tādā garā. Jā, bet sociālajos mēdījos saliek to skaisto, protams. Jā. Mans Dievs. Jā, tiešām izklausās, ka tāds realitātes šovs, jo es jau domāju, ka visi brīdi sekotam līdzi, jā. trendi, zaļie smūti un tā. Ir kaut kādi tā kā, kas saka, man gribās teikt angļu valodā habiti, kā tas ir latviešu valodā? Ieradumi, jā, ka ko tu varbūt esi pārņēmusi no Losandželosas, vai tas varbūt tomēr tā agrā piecelšanās, jo tā saulīte ir lielāka, varbūt kādi ēdieni ir tas, ko tu lieto, vai ir tik vienkārši tur nopirkt to veselīgo ēdienu, vai tomēr, kā tu saki, tā nedaudz tā kā tāda arī ilūzija, vai viņi ir arī produktīvi, vai visi skrien, kaut ko cenšas sasniedz, vai tādi vairāk chilled. Noteikti salīdzinot ar Ņujorkas un Bostonas krastu un to otru krastu, tad es teiktu, ka šie cilvēki ir vairāk tādi atslābinājušies. Protams, ir tā kā atsevišķi cilvēki, kas tiešām skrien un dara, un jo pa lielam šeit pastāv tas pats, ka ja tu to nedari, tad tu nekur netiksi pa lielam tālāk. Un, manuprāt, es visu dzīvi esmu bijis tāda, kas skrien un dara, cik vien var, un visur mēģina paspēt, un, jā, pa lielam tas man ir atvedis arī šeit, tāpēc es to cenšos nepazaudēt. Bet jā, dažreiz ir tas, ka apkārtējie cilvēki tā mazliet varētu likties, ka čīkst kaut ko par to, ka tu paklausies un domās, par ko čīkst vispār. Tas vispār nav nekas. Bet jā, bet par tiem ēdieniem runājot, es ar saviem dzīvokļu biedriem pa lielam mēs taisam ēdienu mājās, un mēs tiešām cenšamies nekur baigi daudz ārā neiet, jo tomēr tas ir finanses un tas ir diezgan tiešām dārgi. Kā nekā šī ir 3. pasaules dārgākā pilsēta. Jā. Bet ir labi maniem draugiem Ņujorkā sliktāk, tā ir 1. pasaules dārgākā pilsēta. Tā kā viss skatībā, man vēl ir ok. Bet, jā, un, protams, jā, es strādāju arī skolā, un protams, tās finanses cenšos savilkt visu kopā un tā, bet tomēr uz ēdienu, man liekas, tu tik ļoti daudz ko var ietaupīt, ja tu tiešām pēc veikalā ēd pats un tais pats un ēd mājās, un jā, tad arī pa lielam var nopirkt labākus produktus, jo ārā ēst veselīgi, tas tiešām ir dārgi, un pat burgeri tagad jau tā kā, jā, ir lētāk, bet arī, tu gribi paēst, $10 līdz $15 pa lielam. Neko, jā. Jā, man
tad uzreiz tu tā padomā, tu par tiem $10 tomēr 2 vai 3 dienas var paēst Jā, mājā. easy. Un tad, nu jā, tā kā es pa lielam taisu mājās, tad es tomēr arī zinu, kas tur ir iekšā, jo tiešām kaut kādos tajos pašos fast food restorānos šeit, nu, pa lielam tu nevari zināt, kas tur iekšā, un kas ir arī smieklīgi, ja zini tāds pats McDonald's vai ne, ko visi zina. Mēs tik ļoti esam izrunājuši ar visiem eiropiešiem, ka viņš nāk no Amerikas, bet Eiropā garšo daudz labāk. Jo tās sastāvdaļas, kas te ļoti bieži vien ir, tā kā ir daudz sliktāks nekā Latvijā, piemēram. Nav tik dabīgs. Viņi uzrakstīja, ka arī veikalā ir 7 veidu organiskie pieni. Pirmkārt, ko tas vispār nozīmē? Otrkārt, tā kā, ko? Un kas tur vispār ir iekšā? Tagad jau vispār mūsdienās ir atklāts, ka, zin kā visiem tā panesušies tiem organiskajiem pieniem, ka tur izrādās tie auzu pieni ir pārāk ar cukuru piepildīti, nu tur vienmēr kaut kas ir aizmugurē. Jā, un tā kā, jā, nu tāds, viens no ieradumiem varbūt tiešām es dažreiz daru ne to parasto pienu, bet tā kā kaut kādu auzu pienu, bet tas arī pa lielam. Viss, jā. Es tiešos, pa lielam es ēdu to pašu, ko Latvijā es ēstu. Jā. Aha. Nu, tā kā arī receptes pati taisi, tas tā garšo, jā. Varbūt kaut ko mazliet savādāk, bet mums ir ļoti daudz meksikāņu ēdienu, jo mēs esam tomēr ļoti, ļoti tuvu pie Meksikas. Te ir ļoti, ļoti daudz spāņu valodā runājuši cilvēku, un tās vietas gan ir, tās ēdienu vietiņas ir pārsvarā ļoti, ļoti labas tiešām. Aha. Jā, tā kā dažreiz ir mums Taco Tuesdays. Garšā tako. Jā. Tā kā, bet pa lielam, jā. Mājās viss tur. Tā. Nu, tas jau sapratu, zin kā pa lielam, tu tomēr esi students, bet jā, man ir vienkārši interesanti dzirdēt informāciju, ka tomēr, ka tā Amerika nav tik vienkārša, kā mēs esam iedomājušies, vai kā mums tā kā pasniedz, vai ne, ka tomēr ir tā, ka tur ir jāpacīnās, un ka filmiņās rāda, ka cilvēki iet uz tiem restorāniem un zaļos smūtijus dzer, ka tie ir bezmazē cilvēki, kuri ir finansiāli ļoti labi nodrošināti, jo viņi nesaskarās ar to, kā tas ir varbūt iet no vienas vietas uz otru. Mums jau Londonā šeit tā kā līdzīgi. Bet, jā, es gribēju arī tev pajautāt, par cik tu tagad dzīvo Losandželosā, un ja kāds tagad brauktu, lidotu pirmo reizi, kas varbūt ir 5 vai, vienalga kaut kādas vietas, kuras tu ieteiktu obligāti apskatīt, un varbūt kaut kas, ko tu ieteiktu, ka no tā labāk vajadzētu izvairīties? Kā turistam? Jā, principā. Jā, tieši Losandželosā un Holivudā es teiktu, ka pirmais, kas man nāk prātā, ir šis haiks uz Holivudas zīmi, jo tas tiešām ir forši. Un tu uzkāp tajā kalnā un tu pavarās visu pilsētu, un tu redzi pat līdz okeānam, kas ir ļoti forši. Jā, un pirmā droši vien lieta, ko vajadzēs, būs mašīna. Ja tu vēlies apskatīt daudzas vietas vienlaicīgi, jo metro vai taksis ir, metro ir ļoti bīstams, un taksis ir ļoti dārgs. Tāpēc, jā, tā kā noteikti, kas vēl. Pati Losandželos, kas ir downtown, kas ir debesu skrapju rajons un tā. Protams, ka to arī ir vērts redzēt, jo tur ir vēsturiskie teātri vairāki, kas vēl, protams, ir saglabājušies. Protams, tā, kad šeit amerikāņi saka vēsturisks, tas ir 200 gadi, nevis kopš 1200. Jā, kas ir so funny. Jā. Mēs tieši, novirzoties mazliet no tēmas, es tieši ar savu dzīvokļu biedru gājām uz skolu, un mēs vienmēr ievērojām, mums netālu no skolas tāda liela, milzīga ēka. Un mēs negulējām, kas tas ir. Tā ir senākā mūsu šīs pilsētas Pasadīnas tur ēka, uzbūvēta tur pirms 100 gadiem. Mēs abi saskaramies, mums tāds mūsu vecmāmiņas māja ir droši vien vecāka par šo. Vecāka, jā, ārprāts. Bet jā, kur vēl varētu aizbraukt, es teiktu, protams, ka ir jāredz tas Santa Monica Pier, un tad ir tas gājiens uz Venice Beach, kas ir tas, ko visās filmās rāda, jau šā Barbie filmā. Jā, es tieši gribētu teikt, tā Barbijas vieta. Jā. Un, bet tā nav mūsu mīļākā pludmales vieta, mūsu mīļākā laikam ir Malibu, kas gan ir bišķi tālāk, bet tiešām tur ir ļoti skaisti, tur ir daudz klusāk, tur ir tāds, tādi, jā, tādi vēl vīrīgāk. Dabai varbūt, jā. Tāds tuvāk dabai, jā, tu izbrauc caur kalniem, un tad tev pavarās tas okeāns skats un tā. Bet,
Nu jā, es pat īstenībā esmu bijusi višķiņa arī ārpus, cik bišķiņa īstenībā diezgan daudz jau, tagad ārpus, ap Kaliforniju. Jā. Tas ir Arizona, Nevada, Jūta un, San Francisco vēl joprojām Kalifornijā, bet tas tomēr ir 7 stundu brauciens un, tās visas vietas arī ļoti, ļoti skaistas. Uz Arizonas pusi ir Lielais kanjons, Las Vegasa. Oh, wow! Jā, ir tāds Zion National Park, tas bija super. Pastaigāt pa klintīm un padzīvot viņas vidū vienkārši 3 dienas, tas bija super. Nu jā. Bet tu to visu organizē tā kā ar saviem klases biedriem, vai tev ir kaut kādi cilvēki? Šos mašīnu ceļojumus, tā kā man draugs brauc ciemos, tad mēs... Ok, super. Taisam tādus road tripus, bet, jā. Un laikam viens no skaistākiem ceļiem ir tas, ka braucot no San Francisco uz Los Andželosu, tieši gar krastu uz leju. Yeah. Tas bija vienkārši. Tur gribās apstāties aiz katra līkuma, vienkārši izkāpt ārā un pabrīnīties, kas tur notiek. Jā. Nu jā. Tas būtu kaut ko tu varētu ieteikt, lai izdara. Jā. Noteikti pa lielam vajadzētu mašīnu, lai var vienkārši izbraukāt, kur gribās. Un, protams, apstīties Beverly Hills tepat un tā. Jā. Tev ir mašīnas tiesības? Man ir tiesības gan Latvijas, gan es arī šogad noliku Amerikā, šeit, Kalifornijā. Vai tu nevari ar latviešu tiesībām Amerikā braukt? Kā turists tu vari. Ja tu esi students, tad pēc gada tev vajag, vai pat ātrāk tev vajag šajienas tiesības. Jā, tā kā, tur atšķirās bišķiņi, bet, jā. Tā, ka es tieši iedomājos, tā, kad es gāju to eksāmenu, es tādu, un Latvijā es noliku tās tiesības un domāju, man šis nekad dzīvē vairs nebūs jādara. Jā. Šeit tā atkal bija jādara. Bet, nē. Tad tu esi pati braukusi Amerikā ar mašīnu? Jā, es pat diezgan daudz, es gan tajos road tripos mēs mēģinamies, man ļoti, ļoti patīk braukt. Super. Jā, ja man ir iespējas, labprāt pabrauc. Ir bijuši arī, ka man draugs viens no draugiem šeit skolas biedriem aizbrauc atpakaļ mājās uz savu Peru, un viņš vienkārši pasaka man, es tevi atstāšu mašīnu uz mēnesi, es tādu labi. Super, thank you very much. Jā, tā kā, un tad tas tik ļoti uzreiz atvieglo un visu, tu vari aizbraukt pats kaut kur, tev pavrās vēl vairāk iespējas, kur kaut ko padarīt. Nu jā, tā kā, bet šobrīd es pārvietojos ar riteni. Eco-friendly, ļoti latviski. Jā, bet ar riteni tu vari pa lielam tiešām no mājas līdz skolai un atpakaļ, un tas pa lielam. Jo viss ir savienots tomēr ar lielceļiem un baigi grūti kaut kur tālāk tikt. Jā, tāds, redz, kā ir. Jo es klausījos, piemēram, arī tur Fangirl, J.Lo, Jennifer Lopez, tad es tā kā arī atceros, ka viņa vienmēr ir stāstījusi, kad arī viņas karjeras sākumā, ka pirmais, ko viņa izdarīja, viņai vajadzēja mašīnu. Un ka viņa ar mašīnu brauc uz visiem auditioniem, visiem mītingiem. Un jau tad ir tāds, ka, tātad Amerikā viss bezmazē ir tāds, ka, lai tev pavērtos vairāk iespējas, tev ir jābūt mašīnā un jābrauc ar mašīnu. Un jau es, piemēram, atkal nāku no tādas mentalitātes, jo es ļoti ilgu laiku esmu nodzīvojis Londonā, tad man tā kā pa lielam tas būtu tas pats, kas Ņujorkā. Ka man to mašīnu obligāti vajag. Un godīgi sakot, man pašai personīgi mašīnu tiesības nemaz nav. Es tikai tagad Anglijā esmu izdomājis, ka man tagad vajag, un es te palēnām esmu sākusi tā kā kārtot. Bet tas ir tā kā, jo cik ļoti mēs esam ietekmēts no vides, kurā mēs dzīvojam, bet tik un tā, regardless, jebkurā gadījumā, vai tu dzīvo lielā pilsētā, vai tur lielā pilsētā, bet tā ir Los Andželosa, kur visiem vajag mašīnu, man liekas, ka tās mašīnas tiesības ir, tā kā must have, bez tām tu nekur. Ja godīgi, es tieši tikko pat septembrī man bija ceļā uz Spāniju, es izbraucu ar Londonu bišķiņu, un es biju 2 dienas Londonā, un man labākā draudzene dzīvo Londonā un tā, un es teiktu, salīdzinot šo transporta sistēmu ar Londonas, jums vispār nav par ko sūdzēties. Jums ir tik ideāli, tie tiešām autobusi nāk laikā, tu viņus iekāp, viss ir saprotams, viss ir forši, tu nopīkstini savu telefonu, un viss mierīgi. Šeit tiešām, labi, tagad viņi sāk uzlabot to metro un tā, bet, tā bezpajumtniecība un vēl tas, ka šeit autobusi nevienmēr atnāk laikā, viņi vienkārši nāk, kad viņi grib. Tad, tepat gribēt mašīnu vairs nav tas fakts, ka tev tiešām vajag šajā pilsētā mašīnai. Jo man arī, lai pabeigtu skolu, man vienā no ceturkšņiem būs jāņem tā kā prakse kaut kādā citā uzņēmumā, un, protams, ka tu vari to atrast, darīt Zoomā, bet pa lielam es nezinu, vai man ir jēga no Zooma, jo man jau svarīgākais ir iepazīt tos cilvēkus, dabūt kontaktus,
būt tajā vidē. Un pašā tie visi tādi internshipi un tie prakses varianti, ko es esmu atradusi, ir stundu attālumā ar mašīnu. Un tā kā, ja tev viņš ir vakarā, tad braukt pa tumsu atpakaļ, nu tas vispār šausmīgi nedroši. Tāpēc, nu jā, tagad tāds mērķīts ir kaut kā palēnām vai, nu, sakrāt mašīnai kaut kādā veidā. Jā, noteikti. Tā jau vispār, man liekas, it kā jau Amerikā tur jau vienalga, bet, nu, ja tu tomēr esi jauna meitene, kas staigā ar kājām kaut kur, tev vēl tie blondie mati, vieglāk pamanīt, zin kā, nu, tur, man liekas, arī tāds, mēs vēl tieši ar manu draudzeni runājām, viņa arī blondi mati, un viņa arī agrāk dzīvoja Anglijā, tad viņa teica, ka viņa, kad no rītē brauks uz darba, tad viņa tādā, zini, gaphūdijā satuntulēsies un no rītē vienkārši gājas, lai vienkārši noslēptu matus, ja, lai cilvēki nepamana, ka tu esi baby, ja, kad vienkārši, lai tu esi tāda, kaut kur tu tur vienkārši skrien. Jā. Tas ir traki. Tie mati tiešām, jo es, nu, tagad jau šos pēdējos 2 gadus, man ļoti, ļoti maz blondu cilvēku apkārt ir. Un es braucu pastāvu uz Latviju, man tāds, šeit visi blondi. Visas blondas, jā, tu pēkšņi to pamani. Bet jā, šeit tiešām ļoti pievērš uzmanību kaut kādā ziņā un tiešām nepatīkamā veidā. Un, jā, man atbrauc draudzene no Ņujorkas, arī latvieta. Viņai brūna mati, viņa ir ļoti skaista meitene, bet tā kā viņai neviens neko pa lielam nesaka. Jo tie mati vienkārši tā kā, es nezinu, nav tik pamanām varbūt. Jā. Uzreiz, tā kā es izēju uz ielas, man vienkārši nāk ārā, man jau besis. Jā, es varu iedomāties, jo gribās vienkārši kraut. Jā. Man ar draugs vienmēr saka, ka viņš saka, ne, ģērbies nespuki. Nu, bez mazliet, bet tas atkal šis jau varbūt cits temats, mums būtu jāteic cita podkāsta epizode, bet vispār, jā, nu mēs šobrīd dzīvojam tādā trakā pasaulē, un kaut kā arī no Latvijas izbraucot, es pamanu, cik ļoti mums tā Latvija ir droša, salīdzinot ar citām valstīm, vai ne? Droša, tīra, un tu vari iet 2 naktīs staigāt viens pats. Un... Jā, un arī kā sieviete tu nejūties tur tik apdraudēta. Jā, tu jūties ļoti ērti un labi. Man ir draugs Anglis, un mēs bijām Latvijā, un viņš man teica, katru reizi, kad aizbraucām, kaut kur pastaigāmies par Rīgu naktī, ja, tad viņam ir tāds signāls, cik dīvaini, ka es redzu, ka jums šeit ir, piemēram, kaut vai middle age tādas sievietes pastaigājas ar sunīti. Viņas pašas tur 2 naktī, vai tur jauna meitene nāk mājās no kluba. Man tas pilnīgi normāli, vai ne? Bet viņiem ir tāds, ka, wow, ka tā tad sieviete jūtas pilnīgi vienkārši un droši. Jo šajās valstīs tas nav tik vienkārši. Nu jā. Man viena no draudzenēm ir arī meksikānieta. Nu, tiem Meksikā vispār tur vēl trakāk, man liekas, nekā pat šeit. Nu jā, nozot uz vietas 1, 2. Jā, bet atgriežoties pie jautājuma, un ko es neieteiktu? Lūdzu, jā. Es nezinu. Varbūt tiešām nesacerēties, ka pilnīgi viss ir tik skaisti kā filmās. Jo gatavam realitātei. Ja gatavam arī tomēr bišķiņ tā realitātei un arī, nu jā, ka, nu jā, tās finanses, protams, ka, ja tu gribi tā ļoti, ļoti izbaudīt ceļojumu tā, ka tev par neko nav jādomā, tad tiešām, jo vairāk finanses, jo labāk, cik diezgan bēdīgi tas būtu, bet, nu, kā jau kurā ceļojumā pa lielam, nu, kā jau kurā, jā. Un, nu jā. Tā kaut kā. Es pat nezinu, vai es kaut ko vēl neieteiktu, jo man patīk. Pat neatkarīgi no visām tām sliktajām lietām man tiešām patīk un ir forši un nu, tā apziņa, ka tu tiešām dzīvo vidē, kur pa lielam visi lielie mūziķus, ko tu esi dzīvi skaties, viņi visi ir šeit. Pa lielam tikpat labi staigāt tepat pa ielu, bet... Tā sajūta, man liekas, ir superīga. Jā, un tā ir tiešām forša un ka tev ir daudz iespējas vairāk redzēt koncertus, un tā, protams, ka nevienmēr sanāk iespēja aiziet, jo te arī ar to visu finansiālo pusi un par to, ka tā pilsēta ir arī dārga, arī visi koncerti ir daudzreiz dārgāk. Nu, tā kā, tiešām es šogad biju uz vienu no to pašu koncertu, vienreiz šeit, vienreiz Dublinā, un tā bija 3 reizes lētāk biļeti un to pašu koncertu. Crazy! Tā kā, nu, un šeit vēl cilvēki dara to, ka nopērk biļeti, un tad... pārdod viņu 5 reizes dārgāk. Tie cilvēki, kas tiešām grib aiziet, tie beigās nenopērk, jo uzskrūvētas cenas ir šausmīgi augstas. Nu jā, bet nu, tas ir biznes, un katrs dzīvo kā māk pa lielam. Un, nu jā. Jo bet, tā ir savādāk attīstītāka vieta. Tur tāds, man liekas, tiešām izdzīvošanas sindroms visos ir iekšā. Bet nu, tāpat tās nevar sūdzēties. Es pēdējo 2 gadu laikā esmu diezgan
salīdzinoši daudz tādus lielākus koncertus apmeklējis, ko tiešām mākslinieki nebrauc tik daudz ne uz Latviju, ne uz Baltiju vai pat, jā. Kas ir tas spilgtākais, ko tu esi? Kas tev pašā nāk atmiņā? Mans pirmais lielais koncerts, ko es aizgāju, bija Justins Biebers. Un es nekad neesmu bijusi viņa fane. Man patīk tikai pēdējais albums pa lielam. Bet, jo viņš ir aizgājis vairāk tādā gospeļu pusē. Un tas tiešām ļoti, ļoti skaisti bija. Un forši. Un, jā, tā kā, tas bija tagad tu esi Justina fane pa lielam. Jā, es pēdējo albumu varu paklausīties. Vai tu esi vispār arī uz ielām kaut kur satikusi vai redzējusi kaut kādu slavenību? Pamanīt. Mēs esam redzējuši, mēs neesam, protams, mēs neejam klāt, jo mēs apzināmies, ka tiem cilvēkiem viņiem ir parasta svētdiena, un viņi vienkārši grib, lai viņus liek mierā, un tiešām neaiztiek. Esam redzējuši. Mēs tikko, tie gan nebija amerikāņu slavenības, bet mēs tieši tikko svētdien redzējām divas grupas biedrus no Maneskin. Tie gan ir tik populāri palikuši. Man īstenībā tā patīkami pārsteigts, ka beidzot Eirovīzijas kādam ir slava. Jo parasti no Eirovīzijas tie cilvēki tā bišķī tā kā pazūd. Ja, tā kā. It kā, jā. Tā kā kačā visus gadus, protams, ir cilvēki, ko tāpat ir Lorīna vai ne, un viss kaut kas tā vēl. Bet kā tieši šie, milzīgi viņi ir palikuši. Jā, tā kā, man liekas, viņiem tieši tagad ir arī tūra pa Ameriku, tāpēc viņi te arī ir, bet jā, tā kā, pa brīdim kāds pavīd kaut kur, bet mēs, zinot to, ka mēs esam paši tajā industrijā un cenšamies iekļūt šajā industrijā, tad mēs, protams, nesam no tiem, kas skrien klāt un tā. Jā. Kas saka, tu jau veido to savu tādu, tā kā, ja mēs būsim kolēģi, es jau tevi respektēju pirms tā. Nevis bet kad mēs būsim kolēģi. Hello. Tad arī runājot īstenībā jautājums par taviem mērķiem, vai tu gribi tā kā turpināt dzīvot Amerikā, vai tu tā kā pa divām valstīm, vai atpakaļ Latvijā, un varbūt tā kā kāds, protams, to nav jāstāsta savi visi details, bet aptuveni tā kā, ko tu kā dziedātāja vai kā vienkārši tu, Elīze, gribētu sasniegt? Protams, ka tie plāni ir plūstoši, jo viss balstās uz dokumentiem un internacionālu cilvēku vīzām šeit un visu. Jo mācīties šeit ir viens, un uz to laiku tev tiešām ir tā vīza un tas, un pēc tam, bet pa lielam es tagad kā students nemaz ārpus skolas nedrīkst strādāt, kas man liedz kaut kādas lielākas iespējas iepazīt cilvēkus varbūt pat un tā kā sastrādāties ar kādu un tā. Jo, bet pēc skolas man būs gads, kad es drīkstu beidzot strādāt, un tad man būs citīgi jāmeklē šīs iespējas, un pa lielam jālien visur, kurus var ielīst, un jāmēģina uzturēt kontakti un izdarīt visu, ko es varu izdarīt. Un tad es pieļauju, ka tas gads man visvairāk to arī parādīs, vai es palikšu šeit, vai es varbūt kaut kur citur aizbraukšu, vai, Protams, ka tas mērķis un plāns būtu kaut kur palikt lielākā pilsētā, kur tomēr tā mūzikas industrija ir vairāk attīstīta. Protams. Bet, protams, es neizslēdzu nekad to, ka es labprāt gribētu visburvīgākajā tādā veidolā, es gribētu arī pirms īpašumu Latvijā, vai ne? Tas jau nebūs slikti, jo man tiešām patīk Latvija, un es labprāt arī, ja man kādreiz būs iespēja, tad es gribētu arī pasniegt kaut kādas meistarklases vai, tiešām kādiem domu biedriem un varbūt, tiešām jauniešiem, kas tomēr grib iet tādu līdzīgu ceļu, kā es eju, un tā kā, tad jau redzēt, kā un, es gribētu būt tā kā skolotāja, tas droši vien, bet iedvesmot un tiešām pastāstīt par kaut ko un palīdzēt, un kāpēc ne? Protams, un tev jau tieši tā, tu jau dzīvojat Amerikā šobrīd, tev nenormālākā pieredze šobrīd krājas, un to, ko tu vari iedot tiem, kas arī ir tagad jaunāki un iet līdzīgu ceļu kā tu, tad 100%. Man liekas, tā kā ļoti bieži pat, tā kā, pat ja tas cilvēks ir 2-3 gadus jaunāks par tevi un tā atšķirība nav tik liela, man liekas, tieši šī gada atšķirība tā kā ir, ka tu visvairāk vari palielināt kaut kādā ziņā iedvesmoties tieši šādiem braucieniem, tā, jo
Nu, pieņemsim, es arī pati, kad es biju vidusskolā, es tiešām iedvesmojos no tiem, kas ir nesen aizbraukuši, jo viņi ir tieši tur tagad, un viņi zina, kā tas ir tagad, un cik tas ir grūti, un cik tas ir vienkārši, vai kas ir jādara, un tad tā kā tomēr uzturēt to kaut kādu kontaktu, tāpēc arī, jā, es labprāt palīdzētu, ja kāds tiešām vēlas braukt šeit, vai kā, tad kāpēc ne? Jā. Un tad tev sanāk tagad tikai nākamais gads, un tad kā skola beidzas, vai ne? Man vēl sanāk, ir 5 ceturkšņā šitais un vēl pilns gads. Bet, jā. Nu, jau sanāk, visi pabīdies, un tad es absolvēšu 25. gada martā. Oh, wow! Vēl ir journeys, kas jānoiet. Jā. Sanāk, jā, pusotras gads paliek. Jā. Vasara pabīd. Kas tev ir tas varbūt lielākais, kas tevi fascinē vispār mūzikas industrijā, vai kas ir tas, kas tev visvairāk iedvesmo? Laikam jau tie dzīvie koncerti, un kad tu tiešām redzi tas sniegs, un, nu, tieši šeit, jā, jo man ir bijis tā, ka es aizēju uz kādu mazāk zināmas grupas koncertu, un toreiz tas bija mans pirmais koncerts, ko es aizgāju šeit, tāda grupa Brass Tracks no Ņujorkas, un tajā dienā trompetistam bija dzimšanas diena, un viņš izdeva dziesmu ar Tori Kelly, kas man ir viena no tādām dziedātājiem, no ko es tiešām iedvesmojos, un ne matu ziņā, bet tiešām dziedāšanas un mūzikas ziņā. Bet, nu jā, un toreiz viņi izdeva tajā dienā dziesmu ar Tori Kelly, un es zināju, ka Tori dzīvo šeit. Un es kaut kā sev galvā teicu, ja es neaiziešu šo koncertu, viņi tur būs, es pat dusmošos sev pēc tam. Un es aizgāju, protams, ka viņi tur bija. Un visas šitās tās redzēšanas un tās koncertu, tās pieredzes tik ļoti iedvesmo, man liekas, ka tev uzreiz tāds, es tiešām uz pareizajā vietā, un tā kā tas viss ir it kā tik tālu, bet tomēr tik tuvu jau, nu tā kā daudz tuvāk nekā tas būtu, ja es būtu vēl projām Latvijā. Tāpēc, nu jā, un ka tiešām iedvesmoties no tā fakta, ka tāpat tās kā Latvijā viens otru visi pazīst. Tāpat ir arī šeit. Jā, tie cilvēki ir tādi kaut kādā ziņā varbūt lielāki un ar, nu jā, jau kaut ko izdarījuši citas lietas un lielas lietas un tā, bet viņi palielam arī visi viens otru pazīst. Tā kā, ja ļoti grib, es domāju, ka kaut kā var pie visiem tikt. 100%. Arī, jā, es to arī esmu pamanījis, dzīvojot šajā valstī. Vienmēr liksies, viss tik milzīgi, tur bezmazē nesasniedzamais. Un tieši tā kā tu arī saki, arī to, ko es zinu no mūzikas industrijas, pēkšņi tu saproti, ka visi viens otru pazīst. Un tā arī tie cilvēki, tā kā tu nonāc tajā aplī, tu tā kā arī nav tik tā kā grūti nonākt līdz tam galvenajam līmenim, jo tas ir bezmazliet 2 cilvēku rokas spiedienu attālumā. Ja? Un tas ir tā fascinējoši, ka tomēr tā pasaule ir atvērta un tu tik daudz ko vari iegūt. Jā, tiešām. Tas ļoti, ļoti iedvesmo. Tā kā. Jā, kaut kā tā. Skaidrs. Nu, forši, Elīze, tiešām liels paldies par sarunu. Es zinu, ka tev droši vien ir pilna diena vēl priekšā, man jau ir vakars, bet vispār ļoti, ļoti interesanti paklausīties, parunāties ar tevīm, un manuprāt, es pat labprāt ar tevīm gribētu ierunāt vēl vienu epizodi vēlāk, kad tu jau būsi pabeigusi visas, varbūt, studijas vai kaut kur jau esi iestājusies citur, nu, tā kā vispār uzzināt tās tavas tālākās pieredzes. Bet man ir tradicionāli pēdējais jautājums, ko es uzdodu visiem saviem viesiem. Šis pēdējais jautājums ir, ko tev pašai personīgi nozīmē sasniegumi? Wow. Es pat nezinu, kā šo atbildēt. Pildīgi vienkārši, kas varbūt tad pirmais nāk galvā? Pirmkārt jau droši vien tas vienkārši, ka tā sajūta, ka es izdarīšu to, ko es vēlēs izdarīt. Un ja es pareizi saprotu jautājumu. Jā, un nu jā, tas, ka man liekas tā beidzot tā labā sajūta, ka tu esi kaut kur jau ticis tur, kur tu tomēr esi gribējis tikt. Galvenais man šobrīd, manā šajā dzīves posmā, ir vienmēr atgādināt, manuprāt, sev, ka pat ja es neesmu vēl tur, kur es gribu būt, tad es esmu tur, kur es gribēju būt pirms 2 gadiem vai pirms 3 gadiem. Jā. Un ka tu visu laiku tomēr tā kā skaties uz priekšu, bet tu pasties arī tomēr atpakaļ, ka tu jau esi tomēr kaut ko sasniedzis, un jā, varbūt tas nav nekas vēl tik liels un tik nozīmīgs, un kaut kādā ziņā, nu jā,
Tādā ziņā piesaistoši, bet visi sāk ar kaut ko maziņu un ir vienkārši jāsāk, jo tu nevari tik līdz turienei nesāc. Tā kā. Step by step, jā. Un es tiešām neuzskatu, ka daudz ko darīt. Tik daudz. Bet es cenšos sevi tā motivēt un tiešām arī kaut kādos brīžos apstāties un paskatīties, ka ir ok, kur es esmu šobrīd, ir ok, būs labi. jā, protams. Un, zin, kā lielā pilsētā jau mēs visi apjūkam, bet, manuprāt, izklausās arī tur, kur esi tu, ko tu dari, tu esi gana iedvesmot un pareizajā vietā, tā kā, jā, es domāju, ka mēs to, Elīze, dzirdēsim vēl un vēl. Cerams. Jā, labi, forši tev parunāt, un tad jau sarunājamies kādā citā laikā un vietā. Droši, zvani raksti. Davai. Labi. LA baby. Labi, davai. Čau, čau.